Klāt kārtējais vecgada vakars, vēl jūtams nedaudz paģirs kopš Ziemassvētku ballītes ar kolēģiem, un bija taču tik forši, vai ne? Nu nav taču nemaz tik slikti. Ir taču miljoniem cilvēku šajā pasaulē, kuriem iet vēl sliktāk. Un tā mēs sev melojam, un tā mēs nomaskējam savas emocijas, bet tas tur iekšā ik pa brīdim tevi piebiksta un pasaka, nu nav īsti labi, nu nav īsti kārtībā. Un tad tu saproti, nu jā, nu nepatīk man īsti mana dzīve. Nu arī darbs it kā besī īstenībā, un tie kolēģi arī besī. Un vispār viss nepatīk. Bet tad mēs atkal sev samelojam. Nu ir taču īstenībā labi. Aizmirstamies, kaut kur aizbraucam, paceļojam, kaut kādas emocijas, labas sajūtas saķeram, un liekas, nu jā, viss taču ir forši. Bet tas tur iekšā nerimstas. Viņš jau zina, viņš visu atceras. Visu, kas ir noticis ar tevi. Un tieši tas viņš tur iekšā arī tev traucē virzīties pa īstam tālāk. Traucē realizēties pa īstam, sasniegt savu pilno potenciālu, būt patiešām sevis labākā versija. Vai tu vēlies šo gadu savādāku patiešām? Nevis kaut kādus tukšus jaunā gada, kā teikt, solījumus un tās apņemšanās. Tu jau zini, ka tas nestrādā. Tas ir tikai motivācija. Tas ilgs 1 mēnesi. Un pēc tam viss aiziet vecajās sliedēs. Bet ilgstošas pārmaiņas ir iespējams tikai darbā, ar emocijām, zemapziņas programmām, jo tur daudz kas ir jāizstrādā un daudz kas ir jāatlaiž. Un tikai tad varam virzīties tālāk. Es zinu tieši, par ko es runāju, jo es tam visam esmu gājis cauri, un tagad es varu palīdzēt arī tev. Piesakies uz brīvo konsultāciju izaugsmesterapija.com.